Labrītiņ! Super! Es jau tā kā parasti piekārtošu, un pēc tam piekārtošu apakaļ. Esi sveicināts deju skolotāji. Šajā video tu redzēsi 50 minūšu treniņu un tieši tev. Jā, tev, nevis taviem dejotājiem. Jo arī mums deju skolotājiem jāuztur sev fiziskā un tehniskā kondīcijā. Ar šo treniņu stundu es nebiju domājis dalīties, jo tā ir tikai man, jo es pats redzu savus kļūdus, un tā ir diezgan sarežģīta. Un tur ir daudz, ko es varētu uzlabot savā tehniskajā varēšanā, tīri teorētiski, bet, kā jūs zināt, gadi dara savu. Bet tas nenozīmē, ka ir jāatmet roku sevi. Ir jāturpina strādāt, lai to līmeni noturētu, cik iespējams ilgi. Mēs jau katrs gribam, lai mūsu dejotāji dejo savā stilā, lai šo kvalitīvu var atšķirt no citiem, un citi saka, jā, viņiem ir sava tāda odziņa, jā. Un tāpēc tavs tehniskais varējums ļoti palīdzēs. Var iztikt arī bez tā, un es zinu veiksmīgs piemērs, kur deju vadītājs nevar pat īsti palikt, bet viņam ir dejotāji, uz kuriem viņš var parādīt, vai repetitors labs, un arī tā var strādāt, un nekāda vaina. Bet kamēr vēl tu esi valdnieks par savu ķermeni, tev ir vairāk instrumenti, ar ko panākt vēlamo rezultātu. Jā, šī treniņu stunda ir diezgan gara, 50 minūtes. Un sarežģīta. Tur ir pārsvarā baleta klasikas elementi, bet neesiet pārāk skarbi pret sevi, jo būs noteikti tādi, kur to visu ir izdarīt perfekti, daudz labāk nekā es esmu rādījis. Būs tādi, kuri sapratīs, par ko es runāju, ja, ka tas tiešām ir īpaši, ja balets nav no bērna, kā es mācīts, ja, ka tas ir tiešām sarežģīti. Bet neatmet sev ar roku. Un tev ir jāuztur sevi līmenī. Un šis strādā. Pats es pārvadījis cauri gadiem, tur principā ļoti maz deju soļu, tāds polka vispār nav. Bet, ja dari visu šo, tad polka arī grieziens var izdarīt. Vēlos arī pateikt paldies Mālpils kultūras centram un vadītāji direktorai Edītei Prieklai, kas atļauj šiverēt man un uzņemt šos video. Un būšu pateicīgs, ja tu nospiedīsi uz like, subscribe, uz zvaniņu, lai tev nāk ziņas, kad ir jauns video ievietos no manas puses. Un varbūt ierakst arī apakšā komentāri, ko tu par to domā. Ja? Tiekamies uz dejas grīdas. Šī ir mana personīgā treniņu stunda, ko es pats sev iesildu. Un netipiski man, sāku ar aktīvo daļu. Tik tiešām kaut arī es pilnīgi augstspējas atbraucu no pamatdarba. Un es sāku viņu ar teciņu, jo man ir svarīgi, ka tās pēdas iesildās. Šeit es pamainu virzību, es parasti sāku pretdējas ceļu, jo teiksim, dejotāji tiek iesildīti ejot aplī, pasniedzējiem jāiet pa vidu pretējā virzienā. Bet ar šiem apaviem, kas ir tādas ādas deju kurpītes, ļoti jūt, ja ir maz saples, maza telpa, ja tāda papildus spiediena tai kāņai sanāk, tad kreisēji, tad labēji, tad labi pamainīt. Pēc tam, kad es esmu teciņu taisījis, tas ir minūtes 8, diezgan tā ilgi salīdzinoši. Tad es pārējais skrējienu kājas metu atpakaļ, bet pat cik kājas ir augsts, tas arī nomaina atkal virzienu aplī. Tad tas nav pilns skrējiens, tā kā no dejotājiem būtu jāprasa, ja, ka viņi jau kājas met dibeni tieši un augsts leciens. Te es pārēju uz kāju metēniem uz priekšu, rokas varu vaļā, tas ir grūtāk. Un arī ņemot vērā, ka kājas ir augstas, amplitūda nav liela. Šeit ir parastais skrējiens, bet es ilgi neskrinu, viņš kaut kā uz muguru iedarbojās. Mugurē ir lielāka slodze no šāda skrējiena. Un dziļais skrējiens gan ir dikti svarīgs, un ja lielāka telpa, tad arī sanāk plašāk to soli uztaisīt un vairāk arī uzzīt pulsu. Tad telpa salīdzinoši neliela, jāizlīdzās kā ir.
Un ir labi pacelt rokas otrajā pozīcijā, tad ir grūtāk elpot. Un skrienam, kamēr izskrienam. Un jā, ir labi ievilkt elpu un šādi viņi izpūst vairākas reizes, bet tas nav obligāti. Katrs pats jutīs kā labāk. Un parasti pēc tiem skrējieniem ir nedaudz savilkt ikri, tos pastiepjam šādi, un arī pārliekot svaru uz otru kāju. Jā, tajā vingrinājumā dara faktiski vien to pašu. Jā, tas ir ahilu pastiepji. Un jā, arī forši gurnus izkustināt, jo savas darba dienas viņi varētu būt diezgan pastīvi. Tad labi sajūtas. Iekustinot. Un te es izlieku zāles vidū stangu. Jā, un es domāju, ka arī tev, kas skatās, arī nav sveša situācija. Tiek izmantots krēsls. Stangas vietā, jo stangas vienkārši nav. Jā, un tad tas klasikas astoņnieks, ne visus vingrinājumus gan es izpildu no tā, bet sākam ar pujē. Un ar roku, ar galvu jāpada roka. Un šeit gan uz augšu nebūtu jāskatās, pēc tas grādos pa labi. Un uz grāmatu pujē, ja redzat, ka es augumu liec uz priekšu, īsti nebūtu jāliec uz priekšu, viņš būtu jātur taisnība, bet tā sanāk, ja vēlas iestīties plaukstā. Un arī, protams, iesēdienā jāmēģina ceļus turēt maksimāli plati. Bet arī šī ir tenista un pašam dēļ pedagogam, un diezai dēļ pedagogs te apgūst kaut ko jaunu vai izkops savu izvērsumu, ja dejotāju gados jau tas nav izdevies. Bet ir jāizdara to labāko, ko tu vari, un tas joprojām nāks tev tikai par labu. Jā, te es nomainu otro pozīciju, jā, tad taisu visu pa otro. Grand plie izpildām līdz grīdai, ja varam, pa otro pozīciju, bet papēžiem jābūt pie grīdas. Es nevaru līdz grīdai notapties līdz ar to, bet jau cik sanāk. Papēži man ir pie grīdas. Un te arī ir jauki. Tās rokas mēs no trešās atvērt uz otro, iztaisnojot jau ceļus. Tad nians, bet izstās tīri ok. Jā, šeit arī liecos uz sāniem no otrās pozīcijas. Kā es ir vaļā otrajā, tad ir labi pastiept sānus. Te es pārēju uz ceturto. Jā, es tā izsad arī pa ceturto pozīciju. Pietupienas, piemēram, 20-30 minūšu tenīs stundās pārgājis reiz uz piekto. Tās gan nav pie stangas, bet idejas pats. Šeit nē, te es taisu visu. Pilnu to faktiski visām pozīcijām. Un, jā, tupjoties, redzat, es aizēju uz priekšu, tas nav pareizi. Būtu jāturās tieši precīzi starp pēdām. Tas tupiens būtu jāizpild un jāizvērš pēdas. Bet, ja tur celītis sāpa vēl kaut kas, tad izdara to, ko tu vari. Jā, un atlieciens ir uz saliektas pēdas, ne, bet celīši jā, lielais izklupiens, braucam uz īkšķīšu, uz augšu un atlieciens. Visu to pašu piekto pozīciju izpildam, bet uz relevē pēdas jāsliek cieši kopā. Tas gan ir ļoti būtiski, to arī trenēt paši uz sevi. Un galvas, jā, ar galvu pavadīt plaukst, tas izstās deiskāk un iedzīgāk. Un katru reizi pēc katra šī dziļā pietupiena, jā, saliekat kājas apakaļ, tik vien var piektajā pozīcijā. Jūs to fiziski varat izdarīt.
Liecos ar roku pa priekšu, ceļos augšā. Tā būtu pareizāk. Un pat cik ir stanga, tad to visu ir izlikt arī uz relavē. Mēs arī dejotājiem arī bez stangas nevar iedod uz relavē, lai trenē līdzsvaru. Pa kreisi pagriežoties uzreiz pāriem uz 4. un tad 5. pozīciju, vairs pa 1. un pa 2. netaisam. Taupot laiku. Un vienreiz es visu trenistu un taisu sākot visu ar labo roku, pa kreisā roka ir uz stangas, un citu reizi tad es taisu visu ar otru roku. Lai plastika trenētu abas rokas vienlaicīgi, jo pie šī vingrinājuma tad labā roka vairāk dabūja plastika, kreisā mazāk. Kreisā mēs izpildām tikai pa 4. un 5. Pabeidzam piegriezties apakaļ tā, kā mēs sākām. Sākam aktīvāko daļu, tandu. Sākam pa 1. pozīciju, jo kājas jau nav tik siltas. Un 2 reizes tad uztaisām kvadrāts pa 1. pozīciju. Un pēc tam mēs pārējām uz 5. Te jāpiemina, ka mēs jau kā deju pedagogi ļoti labi zinām, kādai jābūt 5. pozīcijai. Un manā gadījumā tā īstenībā nav 5. pozīcija. Bet tas ir ok, jo deju pedagogs nav tikai perfekts dejas izpildītājs, tas ir daudz kas vairāk. Un ir svarīgi zināt, kā tam solim ir jāizskatās, kas ir tās lietas, kas jāievēro. Tās nodot dejotājiem, protams, var parādīt perfektu paraugu un ir skolotāji, kas to dara. Tas ir tikai pluss, tas ir papildus instruments. Bet, ja arī tur viss līdz galam nesanāk, un īpaši tas ir, kad nāk vecums klāt, tad ir jāatrod citu veidu, kā citu parādīt vai izstāstīt. Bet pieņemt kādu jaunāku, spraunāku par palīgu. Jā, veidi ir dažādi. Bet pašam savu tehniku uzturēt, būtu ļoti vēlams. Kaut vai, ja tas nav baleta elements, ko tu rādi, bet kaut vai tas pats palēciens vai kāds izkupiens, lai to var izdarīt. Ir vienkāršāki soļi. Tur ir neprasās 5. pozīcija galīgi. Galvenais, lai tās pēdas neiet uz vidu. Tas pats jāprasa arī no dejotājiem. Jā, un šeit šī kustība tā tad ir arī attīstoša. Jā, kur sākām ar tandu, 1. pa 5. Tad, protams, loģiski ir žetē. Man patīk pēc žetē iedot viņiem pikē. Tas ļoti labi trenē viņam to kāju augšējo daļu, kvadriceps, un arī tas kājas vienkārši kļūst asāks, jā, tehniskāks. Jā, un svarīgi arī pavadīt galvu ar galvu, kā iet priekšu vai aizburt, tad galvas skatās uz sāniem. Jā, un te pielikt klāt, protams, ir, kad arī atlaužot pēdu, strādājušai kājai pamatkājām jāiesaļās. Šī fondu kustība ļoti grūta kustība, ļoti trenē to saucamo dibena vaigu. Un šajā kustībai nav tik izšķiroši augstums, bet es cenšos cik var augstu celt, jo tas ļoti labi trenē muskuļus. Cik izvērsums? Jā, ļoti svarīgs ir izvērsums. Ja izvērsuma nav, tad nav nekāda jēga. Celt to kāju nezinu cik augstu, bet papēdis ir grīda, jā, priekštaisot, piemēram. Strādājiet ar sevi,
Mēģiniet, cik labi varat, un priecājieties, ka vēl varat. Jā, Fondo kustība sastāv no 3 atsevišķām kombinācijām. Pirmā ir visam vienkārši caur iesēdienu un iztaisnojumu celi. Otrā ir, kad ir dubults iesēdiens. Katreiz jāiztaisno celis. Un šī ir trešā, visgrūtākā iesēdienā kāju noturēt augšā. Jā, un pacelt vēl augstāk. Un šīs ir reāli grūts, ļoti grūts solis. Bet ļoti labi trenē. Ļoti labi iesilda. Un te vēl ir interesanti ar to roku vēl tik līdzi. Jo viņi varbūt grib ātrāk iet to ceļu nekā tā kāja iet. Tiek to piedomāt. Un beigās vēl pamokam uz lielo gaisēju un turam kāds, tad varam uz augšu. Jā, un tad tas viss ar kreiso kāju. Jā, galvenais turam viņu izvērst. Arī pamatkāja, cik iespējams, un strādājam līdz ar roku. Un ja vēl galvu varam paņemt un ieraudzīt, mums mugura ir laba spogulītī, jo šādi stāv arī spoguli, kad strādāju ar sānu, lai jau redzēju, kāds izstās no sāniem. Es jau zinu, kāds izstās no sāniem, bet, uz laiku dar sev atgādināt, kur kā var labāk, kā vajag labāk. Jo to visu jūs varat prasīt no dejotājiem. Viņi ir jauni, sprauni un laitīgi dara. Tad te ir lielie metieni. Es izpildu kombināciju pa 8, pa 4, pa 2, pa 1. Dejotājiem es tikai vienu reizi iedevis tik garu, parasti to 2 reizi īsāk. Viņš ir grūts, viņš ir reāli grūts. Ļoti jābūt stiprām kājām. Bet pirmie 8 ļoti tāda enerģija jauda, un tad jau paliek arvien grūtāk, paši redzēsiet, un arī zemāk tās kājas iet, un vaigos parādās gaisa vairāk, pūšot un melšot. Arī krēsls dabūna ciest, tāds grīļojās, jā, protams, tas nav labais stils iekrampēties, bet es saku, tā ir trenisti jums, tev deja pedagogu, un tu ļoti labi zini, kā ir jābūt. Vienkārši mēģini izdarīt labāko, ko tu vari, neslīgt kompleksos, un būs tikai labāk. Nevis, es jau neko nevaru, man jau tur nesanāk, es jau vecs un ko, un tad arī nedaru. Tad jau labāk nebūs. Tā. Tā jau galīgi jau grūti paliek pa vienam, jā. Gan uzmest, gan nolikt 5. pozīcijā. Jā. Un visu ar kreiso kāju. Visu laiku domājam izvērsums. Noturēt muguru pretī kājām, metot atpakaļ. Nelikties pārāk uz priekšu. Jā, es arī sakoju pulksteni līdz pulsam. Diezgan daudz tev uzsit uz šitām kustībām, tur aiziet 180 ir maksimums. Jā, šis ir tas lēciens, ko es vienmēr lecu. Tehniski gan viņš katru gadu paliek švakāks. Jāsanāk čāņžat man un ešapē jāizpilda. Jāmēģina no 5. pozīcijas lecot augšā, to kāju noturēt cieši 5. un tikai krītot lejā samainīt. Tas nav nemaz tik vienkārši. Un stiepšanās kustības visgrūtākās tieši klīdas. To es arī daru. Sākam pabalstam cēlī, tad rokas gar sāniem. Un te ir atlieciens, cik jau tas ir iespējams rokas var likt arī tā kā Dievu lūdzot, ja tā var izteikties. Plaukstā var atliekties pa 3. pozīciju, tas varbūt nebūtu tik izšķiroši. Šeit būtu svarīgi plauksts turēt blakus pie pēdas, un lai tas celis neiet prom no pleca, noturēt viņu tuvāk. Jā, man tur ir 10 centimetri, jā, tas ir par daudz. Jā, turklāt, ja tad dejotājs dara, palabojiet,
Te es eju uz špagatu, bet dejotājiem es nelieku nekad špagatu taisīt. Bet savu organismu es zinu, ko es varu, cik dziļi es varu, un tad es to taisu. Jā, šeit ir kāja jāliek uz grīdas. Mēģināt to papēdi nelikt pie staklas, bet pavērst, jā, pret skatītāju, tad, kur man labāk plaukst, vairāk uz to pusi, jo vairāk var, jo labāk. Jauniešiem, bet vidējiem, tā uzmanīgi, jā. Varbūt nekad nav taisījis, tur tā jāpiečeko. Bet šis tieši, kad guļ uz priekšu, pie ar grīdām, ļoti pastiep to dibenu muskuli, kurš diezgan dabūja trūkties pie undo kombinācijas. Tā ir ļoti laba sajūta. Un šīm jābūt ilgāk, nekā pārējās visas pozas. Pilns kvadrāts, piemēram. Šo kombināciju es izpildu visu to treniņu stundu klusumā, jo te tempi mainās un es viņus pats pie sevis skaitu. Un izpildot cauri gadiem jau pat īsti neskaitu. Tas viss notiek automātiski, un es jau to pārdomāju, kas man pamatdarbā noticis vai vēl, un tad kaut kādā brīdī atopjos kaut ko darot, es jau tik tālu esmu ticis, ka tas jau tādā automātā aiziet. Un te arī stiep sāna, un svarīgi, lai tas saliktais celis būtu vienā plaknē ar potīti pēdu. Lai tur neveidojas, tur, kur ir ikra daļa, jā, lai neveidojas tāda rotējoša kustība. Protams, visu izpildām uz otru pusi. Iesaku arī pamainīt, ar kuru kāju jūs sākat to izklupienu kādreiz ar labo, kādreiz ar kreiso. Jo no sākuma jūs esat vairāk piekusis un pēc tam tā kā jau mazāk, vai arī tas pamainās. Jā, te, kur tā kāja ir saliekta aizmugurē un ir kreisā roka, kreisā kāja. Redzēt īsti nevar. Jā, te vēl gurnus izkustinam. Te var arī astoņniekus taisīt. Kā šiem ērtāk. Un, protams, liekšanās. Jā, liecoties uz priekšu, var skatīties arī labajā vai kreisajā plaukstā. Bet, netieši, ka tas būtu baigi obligāti, bet atliecoties gan būtu labi skatīties uz sāniem, jā. Caur pujē. Un liecamies atkal nostiept to pēdu. Nāk divreiz ar kreiso roku spildīt šo liekšanos. Un faktiski pabeidzām visu treniņu stundu ar rondiem. Rotējošu kustību. Izkustināt gurnus, kājas, izvērsiet pēdas šeit 4. pozīcijā. Paldies, ka skatījāt!